Čaviņš meitenes, šodien kopā ar jums vēlos notestēt un atrādīt Artistry jauno pavasara kolekciju, kas ir Modern Icon kolekcija. Viņa ir virzīta uz trendiem pavasara, kas ir mirdzums un tāda iekšējā plaukšana, kā jau pavasarī. Bet pirms mēs sākam, es parādīšu vienu interesantu štelīti. Es biju viņa prezentācijā un viņa man uzdāvināja arī šādu te Nutri-Life Phyto to Go. Tas ir imunitātes dzēriens. Tāds te komplektiņš, te iekšā ir šāda te pudelīte un 6 šādi te maisiņi. Izņemot viņu ārā, ir šāds te korķītis. Kā vajag interesanti tādā ziņā. Un kā tas darbojās? Mēs ielējam šajā daudzkārt lietojamā pudelē ūdeni un uzskrūvējam šo te korķīti. Galvenais pavisam stingri tā uzskrūvējam. Un tagad sāksies maģija. Patiesībā nenormāli interesants pasākums. Kas viņā ir iekšā šajā imunitātes dzērienā? Es skatījos, ka tas ir dabīgas izcelsmes C vitamīns un cinks, kas principā ir arī pats galvenais, lai būtu imunitāte vispār kopumā. Plus vēl tur ir dabīgais saldinātāji. Un tie dabīgie saldinātāji, viņi tādu izteikti saldu garšu dod. Diezgan oriģināls veids, kā papildināt savu imunitāti pavasarī. Bet tagad ķeramies klāt pie dekoratīvās kosmētikas. Un es sākšu ar izgaismotāju. Es zinu, ka priekš taukainas ādas šādi te liquid veida izgaismotāji ir tādi, teiksim, grūti. Ar viņiem ir grūti sadarboties, tāpēc jums parādīšu, kā viņiem sadarboties, bet pats izgaismotājs ir tādā ļoti, un man liekas, universālā tādā pērļaina rozā tonītī. Plāni un viegli klājās un neatstāja nekādu tādu, teiksim, pārmērīgu izgaismošanu, drīzāk tādu vieglu glow sajūtu. Kopumā produkts tiešām ļoti foršs un es uzskatu, ka viņš superīgi aizies savas ādas īpašniecēm, jo viņš tiešām burvīgi uz ādas uzvedās tur, kur āda ir mazliet sausāk. Ar taukainu ādu tur vajag bišķiņ padomāt un pāris knifiņus izmantot. Nākamais produkts, kas man pašā liekas ļoti interesants, ir dēļ šīta dizaina. Tas ir šāds te uzacu produkts. Viņai ir 3 tonīšas, pogulītis. Viena no tām ir pomāde. Pārējie puderveida produkti. Toņi ir diezgan universāli tādā ziņā, ka viņi derēs gan blondīnēm, gan brunetēm, gan zaļmatēm. Kas te ir interesanti, šeit tāda mazā tvilknīte, un tajā ir pincete, maza uzacotiņa un šāda te otiņa, kuru izķemmēt uzacis. Tas man likās forši. Nākamā lieta, kas man arī liekas forši, tās, protams, ka ir birstošās ēnas. Ir vēl viens komplektiņš, kurā, man liekas, bija gaiši zilstonītis un šis zeltainais. Man ir šis te brūnais un zeltainais. Kāpēc viņš forši? Viņam klāt jau ir rotiņa, tas ir nenormāli ērti. Paņem un uzklāj. Atkal gribu teikt, ka Artistry ļoti pacenties tieši ar dizainu, un man patīk tā rozā krāsa. Pēdējais produkts šajā kolekcijā ir tās kā lūpu spīdums, jeb lūpu krāsa. Un īpašais pluss ir tas, ka viņa ir tāda gēlveida struktūra, un tāpēc lūpas ir tās pilnīgākas un tādas plaukstošākas. Kopumā šī visa kolekcija ir virzīta to, lai būtu plaukums, lai būtu pavasaris, lai mēs visi izskatos tādas smukas, foršas, seksīgas. Tagad sākam ar uzklāšanu. Es uzklāšu acēnas un, ko es esmu jau sagatavojis savu plakstiņu ar bāzi, jo es vienmēr lietoju acu bāzi, tikai tāpēc, ka man ir taukainas ādas tips. Tie, kas vēl to nezina. It kā nekas daudz nav redzami, bet tomēr prasījās mazlietiņu. Tagad uzklāšu tumšāko acēnu. Šādi te izskatās. No ārējā stūrīšu uz iekšu. Izmantošu to pašu otiņu. Šādi te izpludināšu uz augšu visu, lai viņš kļūst tāds tā kā maigāks pludinājums. Acīm piešķirot mirdzumu. Un nevis šo te gaišo zeltainu.
Viņš ir pavisam tāds gaišs un caurspīdīgs, patiesībā viņu var klāt uz jebkurām acēnām. Šāds te ļoti svaigs un mirdzošs koptēls jāuzklāja vēl skropstu tušu. Tagad akcentēšu ar šo te pašu brunganu arī šeit mazliet zem acīm. Vienkāršais acu meikaps ir gatavs. Tagad jāķerās klāt pie sejas. Uzklāšu tonālo krēmu un tad arī izgaismošu. Tagad pāris knifiņi, lai izmantotu šo te šķidro izgaismotāju, ja ir taukai nāda. Uzklājam mazliet šeit uz rokas. Un sūklīši, šis te ir Riltehnika sūklītis. Paņemam un klājam virs tonālā krēma, kamēr vēl nav uzlikts pūders, kamēr viss nav tā kā nofiksēts ar pūderi tajās zonās, kuras vēlamies izgaismot. Jāpiemina, ka šis te izgaismotājs, viņš diezgan ātri žūst, tāpēc jātarbojās ātri. Lūk, seja ir izgaismot, un tagad var visu noklāt ar puderi un jau visu pārējos soļus, kā nu kuram gribās. Ķeramies pie uzacīm. Šo te kitiņu. Es domāju, ka es kombinēšu šos te divus abus tonīšus, lai panāktu dabisku efektu. Izmantošu pievienoto otiņu. Kā redzat, otiņa ir diezgan precīzi un efekts ir ļoti pat redzams. Tā kā šajā pavasarī uzacīm jābūt mazliet wild, man gan īsti nav ko tur wildot, bet es izmantošu šo te pamādi, lai mazliet pacelt viņus tā kā uz augšu. Tām, kurām ir mazliet vairāk uzacis, varēs izpausties šajā pavasarī. Domāju, ka šeit vēl trūkst mazliet virsum iekšējais acu kaktiņos, tāpēc atkal izmantošu šīs te zeltainās sēnas, kas principā, manuprāt, ir nenormāls mūks. Lūk, koptās ir arī gatavs. Vēl tikai palikus lūpu krāsa. Ja šādā te tonītī. Principā es varētu nosaukt par ķieģeļu krāsas toni. Lūk, šādi izstās viņas lūpām. Un pēc sajūta tāda, ka lūpu krāsa ļoti tāda mitrinoša, tekstūra ļoti patīkama, maiga. Sajūta, ka bišķiņi arī lūpas tiek koptas. Kopumā šās te smuks, svaigs, pavasarīgs koptēls man principā patīk. Laikam visvairāks man patīk no visas kolekcijas. Tā nav viena lieta, jo ir grūti izvēlēties vienu, bet ja būtu jāizvēlās, tā es noteikti iegādātos šo te uzvecēnu kitu, viņš izstās labs. Ir tīpaši arī otiņas un viss pārējais ļoti funkcionāls tādā ziņā. Un otra lieta, kas man vairāk patīk, ir šī te mirdzošā ēna. Tieši šis te zeltainais tonis. Es uzskatu, ka viņš ir tik ejošs, viņu var uzklāt pilnīgi uz jebkā virsū, uz jebkuras matētās ēnas un būs wow tāds atsvaicinājums. Lūk, šādi ir artisti jaunumi. Es ceru, ka jums bija interesanti skatīties. Ja kādi jautājumi uzdodiet komentāros, labprāt jums parunāšos. Un līdz nākamajam video. Čaiņķi!